Tāds puišs, kas redz, ka šitā sistēma nav viņiem, to es esmu viennozīmīgi pamanījis, un viņi krīt ārā. Viņi labprāt arī pamatskolā kristu ārā, ja viņš jūt, ka šitas nav priekš viņa, un ir pietiekami daudz tie gadījumi bijuši. Kāpēc matemātika mums ir katru dienu? Matemātika tā var tikai iemācīties, tas ir svarīgi. Kāpēc sports nav katru dienu? Tas nav svarīgi, jo tas ir ļoti svarīgi. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tikpat svarīgi. Mēs negatavojamies neviens kaut kādai nākotnes dzīvei. Viņa ir tieši tagad. Ja tev ir 1 gads, 5 gadi, 10 gadi, tas bērns, kas iet 3. klasē, puisis vai meitene, tagad ir viņa dzīve. Tieši tagad. Nav nekāda, kas tu būsi nākotnē, kas tu esi tagad. Labdien! Šis ir raidierakstu cikls par veselīgu vīrišķību un cieņpilnām attiecībām. Mūsu mērķis ir runāt atklāti par stereotipiem, kas vēl joprojām pastāv sabiedrībā par vīrišķību un analizēt to, kā šī izpratne par vīrišķību var uzlabot gan mūsu attiecības, gan ģimeni, gan arī sabiedrību kopumā. Projekts tapis sadarbojoties biedrībai Tēvi, Latvijas sociālo darbinieku biedrībai un biedrībai Next. Esmu Gatis Midrovskis, un turpmākajās sarunās mēs analizēsim, kā vīrieši var palīdzēt drošākas vidas veidošanā. Mūsu sarunas biedrs šodien ir cilvēks, kurš Cēsu novadā un Latvijas izglītības ekosistēmā ir pazīstams ar tādu drosmīgu vizualizāciju un praktisku pārmaiņu vadītājs Ivo Rode. Viņš ir Cēsu novada domes deputāts, izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs, taču viņa ikdiena visciešāk ir saistīta ar nākamo paudzi. Viņš ir privātskolas patnes direktors un izglītības inovāciju virzītājs. Ivo kompetence nav tikai administratīvā. Viņš ir iegūs maģistra gādu teoloģijā, kas viņa darbībai piešķir tādu īpašu dziļumu un spēja saredzēt cilvēku aiz sistēmas procesiem. Viņš saprot, ka darbs ar jauniešiem un jauniem vīriem nesākas ar aizliegumiem, bet gan ar vērtībām, ko mēs ieliekam izglītības pamatos un pašvaldības atbalsta mehānismos. Viņš ir tas politiķis un pedagogs, kurš nebaidās runāt par mīkstajām prasmēm, par emocionālo drošību, kā par fundamentālam sabiedrības stabilitātes balstiem. Un kāds mazāk zināms fakts varbūt par Ivo, ka papildus visiem amatiem un sabiedriskajiem pienākumiem viņš arī ir kārtīgs daudz bērnu tēvs. Tas nozīmē, ka viņa zināšanas par bērnu attīstību un jauniešu pasauli nav gūtas tikai no gudrām grāmatām vai domas sēdēm, bet gan reālajā, tā teikt, kaujas laukā, mājās. Un klīst baumas, ka Ivo spēja saglabāt diplomātisko mieru pat tad, kad mājās visi bērni reizē izdomā radoši izpausties, ir tieši tas, kas viņam palīdz tik meistarīgi vadīt pat vissarežģītākās domas komitejas sēdes. Sveiks, Ivo! Sveiks! Es par to savaldību mājās, varbūt nevienmēr izdodas, bet es cenšos strādāt pie tā, jā. Ivo, tev ir ļoti unikāls skatu punkts, manuprāt, un unikāla iespēja, ka tu uz izglītību, it īpaši izglītības jomā kā vīrietis, var arī tā teikt pārstāvēt Cēsu domas sēdēs šo skatījumu. Un kā tu redzi varbūt atšķirības izglītības jomā un ko jaunie zēni redz, teiksim, no sava skatu punktu kā piemērus? Jo tas, ko es esmu pamanījis, ka katrā skolā ir 3 līdz 4 vīrieši, un tad pārējās ir sievietes. Tā ir, un es domāju, ka zēniem ir daudz grūtāk mācīties mūsu izglītības sistēmā. Parasti viņi automātiski izveido pieķeršanos tiem 4 tevis nosauktiem vīriešiem, kas tur ir. Ja pēkšņi uzrodas kāds 5, tur automātiski ir tad saikne. Tie vīrieši gan ļoti bieži nokļūst nepatikšanās ar pārējo skolas kolektīvu. Tā ir tāda raksturīga lieta. Tu vari pastāstīt to dinamiku? Un te 4 vīrieši, kas ir saimniecības vadītājs, ir sporta skolotājs, ir darbmācības vadītājs un iespējams informācijas tehnoloģijas. Jā, vai fizikas vai kaut kas tāds. Jā. Bet kādreiz uzrādās kaut kur vēl. Tas darbmācības skolotājs tagad ir dizains un tehnoloģijas. Tur, manuprāt, grēcīga lieta ir notikusi. Atceries, kādreiz bija darbmācība, puiši zāģēja, vīlēja, visu kaut ko darīja. Un tad tas priekšmets tagad saucās dizains un tehnoloģijas. Tās puiši saturs ir izņemts ārā.
tas tradicionālais meiteņu saturs daļai ir palicis, un tad jautājums, kas tad tiem puišiem ir palicis? Labi, ka sporta stundas vēl ir. Es gan sporta stundas noteikti tur likumu katru dienu skolā, ja būtu izglītības ministrs, bet uz to mēs cerējam. Puišiem ir diezgan garlaicīgi skolā, un ir jāpieliek milzu radošums un enerģija, lai puišiem būtu interesanti. Sēdēšana mierīgi uz vietas, tas nav puišiem ļoti raksturīgi. Baigais darbs ir ar sevi un skolotājiem, ar viņiem, lai viņi varētu tā nosēdēt. Manuprāt, saturs ir noteikti jāmaina. Mums ir piemēri pasaulē, kur tas darbojas, labi darbojas. Šobrīd Latvijā privātskolā Patnis mēs arī pārējam uz mācību sistēmu, kura ir balstīta darbnīcās. Pusi no mācību laika, gan puiši, gan meitenes, jo meitenes arī grib darboties, pavada dažādās darbnīcās. Koks, metāls, māksla, keramika, laboratorijas, tu darbojies, tu kusties, tu darbojies. Tu saproti, kā fizika darbojas pēc būtības, nevis tikai savā burtnīcā. Tās skolas, kas to dara, teiksim, Nīderlanda ir absolūts līderis šajā jautājumā, uzrāda ļoti labs rezultāts. Un tur puišiem ir interesanti. Un kāds brīnums, puiši nenodarbojas ar visādām muļķībām, jo viņiem ir ļoti daudz jēdzīgas lietas, ko darīt. Uzvedības jautājumu tā tālāk. Viņam ir, kur likt savu enerģiju, viņam ir interesi, viņš aizraujās. Kuram nepatīk praktiski darboties bērnu vecumā. Viņš zina, bērni visu laiku kaut ko grib ņemties, kaut ko darboties. Un tad tas piedāvājums pasēdēt vienkārši tā mierīgi 12 gadus ir tāds, manuprāt, nav aktuāls. Agrāk tas ar visādām represīvām metodēm tika panākts, ka viņi tā sēž. Šobrīd represīvas metodas vairs nedrīkst izmantot, līdz ar to mums tagad ir pēkšņi problēma. Tā problēma bija visu laiku, vienkārši viņi nevarēja neko tev pateikt pretī. Un tā Nīderlandē, protams, fiziskās aktivitātes un sports, tas ir neizbēgami katru dienu. Neizbēgami. Tur viņi grib to darīt. Un tas, ko es redzu mūsu sistēmā, skolā tāda draudzīga cīkstēšanās, mērošanās ar spēkiem nav vēlama. Es esmu strādājis skolā, kur puiši starpbrīdī, tad viņi ierīces nedrīkst lietot, skriet nedrīkst un bļaut nedrīkst. Faktiski var uzskatīt visas lietas, ko nedrīkst. Tad jautājums, ko drīkst darīt? Un tad puiši bija izdomājuši uztaisīt ārmreslinga čempionātu, lauzīsies uz rociņām. Skolotājs dažus ieraugs, atķer galvu, ārprāts baiga vardarbīgā aktivitāte. Ok, to nedrīkst. Ko drīkst? Varam piedāvāt kaut ko drīkst darīt. Un tad es ar šiem jauniešiem ļoti daudz runāju, un viņi saka, gribas kaut ko darīt, kaut ko gribas padarīt. Labi, sēdējām stundā, labi, saņēmos, bet ir visādi vienkāršāk risinājumi. Taisam dinamiskās pauzes ārā, ka var izkustēties, viņi izskrieties, bet atkal nevis dinamiskā pauze, kur ir jāsteigā kaut kā tā mierīgi. Ja? Bet tomēr var pakustēties. Puišiem tas ir raksturīgāk, un tomēr meitenēm arī gribas darboties, kustēties, daudzīties. Man tā sanāca vienā dzīves posmā, ka man bija šis dizains un tehnoloģijas priekšmets 1,5 gadu jāpamācīja, tur skolotāji nebija. Un tad es puišiem, tos, kas tur programmā rakstīts, protams, ļoti interesants viss kaut kas un noteikti svarīgs, bet es viņiem piedāvāju nomainīt manai automašīnai riepu. Viņai nevajadzēja nomainīt to riepu, bet tas pirmais jautājums bija, kur atrodas rezerves ritenis manā mašīnā? Es nezinu, kur viņš atrodas. Labi, visa drošība, viss pārējais, kā mēs to darām, tad viņi man visi uz maiņām lika vienu riepu virsū, nākamais nost virsū, un tās meitenes iznāk ārā un redz, un viņas saka, vispār mums šits arī ir aktuāli. Es arī gribētu mācīt to izdarīt. Un tur kāds puisis saka, tur jau vajag baigo spēku, lai to skrūvu atskrūvēt. Nē, nevajag. Pagarinājumu uztaisi un atskrūvē vaļā, jebkurš mazākais bērns atskrūvēs. Fizikas skolotāji arī uzreiz priecājās. Viss notiek. Un tad tur jātaisa ēst kaut kas. Un tie puiši saka, jā, tur jātaisa, kad tur desmaiņas nav interesanti. Saka, ko jūs gribētu taisīt, kas jums garšo? Viņi saka, varētu tāds burgers ar bekonu. Ja taisīt, saka, čeki, nav problēma, burgeri ar bekonu. Taisam, bet klaunu, kaut kā taču tā gaļa nokļūst šeit. Es nenesīšu jums viņu. Jums kaut kādā receptē ir jābūt, vai jūs vienkārši tagad kaut ko sāksiet taisīt.
Viņi sameklēja dažu Latvijas šefpavāru kaut kādus ieteikumus. Mēs vienojamies, ko mēs taisam, aprēķinājām budžetu, un tad saka, Džeki, nauda, jums tagad jādabū tas vajadzīgais ir, ja? Arī vesela pieredze. Un tad viņi atnāk, un tad tie nāži ir tādištruntīgi. Es saku, Klau, bet nāzi uzasināt. Esat kāds asinājis kādreiz nāzi? Nē. Nu, labi, asināsim nažus, bet būs bišķīt kāds pirkstā varbūt iegriezīs. Nekas tas viens puisis iegriez lielīdamies skrēja pie māmas pēcpusdienā. Mama, tu redzi? Tas parāda, cik ļoti trūks, teiksim, tādu es pozitīvā ziņā nosaucu tādu primitīvo tādu prasmi, ja, kur tu vienkārši asini nāzi, ja, ņem tēraudu asini. Ja. Praktiskas ikdienas lietas, kas cilvēkam, pat negluži obligāti vīrietim, mājās ir jāzina. Tieši tā, un tad labi, viņi tagad ceps to gaļu uz grila, grib cept gaļu. Kā uz grila uzcep gaļu? Kā uzcep? Tētis iekurina grilu, uzliek gaļu un uzliek tev uz šķīvi viņu. Saku, nē, Džeki, tā tas nenotiek. Tas notiek tā, ka jūs dabūnat ogles un tagad pamēģināt aizkurināt tās ogles. Nav tik viegli pirmā reize, ka ogles kāds kurina, jā, viņš nesaprot, lietas tas sērkots viņa oglēm klāt. Nekas jau nenotiek, vai ne? Un iziet tam visam procesam cauri, un man nebija nekādu tur uzvedības vēl kaut kādu jautājumu. Es esmu strādājis arī speciālajā skolā, kur man pabrīdināja, ka tie puiši man tur viss iznīcinās, nozags un viss būs slikti. Un mēs pirmās nedēļas gājām ar viņiem savās stundās katru dienu spēlēt basketbolu. Visi bija dusmīgi, kolēģi, ka es nemācu viņus. Es nevaru viņus mācīt. Man jāatbūt viņi manā komandā. Tā kā viņi būs manā komandā, es varēšu darīt visu, ko es gribu ar viņiem. Spēlējām basīti tikmēr, kamēr viņi bija manā komandā, un tagad pasaka man, kā tu manā stundā stulbosies, ja mēs tikko tādu saspēli tur uztaisījām kapitālāko un tu trīnīt iemeti. Tu nevari vienkārši kaut ko tagad stulbu darīt manā stundā. Mēs esam tikko abi divi sasvīduši, tur skrējuši pa to laukumu. Ja? Tā ir tā mana pieeja. Vai es nonācu nepatikšanās duši visu laiku, ar kolektīvu, ar vadību un tā tālāk. Tā kā nav tā, ka viss gatavi to būtu pieņemt. Arī par to, ka skolā tur ārmreslings vai kaut kas tāds. Forši ārmreslings vispār viss nevainīgākā lieta. Labi, var tur traumas būt, bet tu paklausi, zini kā, skateparku arī, ir vecāki, kas nelaiž savu bērnu uz skateparku, jo tur var savainoties. Tieši tāpēc ir jābrauc uz to skateparku, ka tu kontrolē tos hausa spēkus. Tu saproti, ne šobrīd nevaru nobraukt pa to lielo rampu. Bet man ir jāizdara tas, lai es varētu pa viņu kādreiz nobraukt. Un tajā brīdī, kad tu jau vari pa viņu nobraukt, nedomājies tā uzvaras sajūta. Ja? Fantastiski. Es domāju, mums jāmaina pavisam tā pieeja, tā sēdēšana solā, mierīgi, klusiņām. Es domāju, tas ir beidzies jau sen. Mēs vienkārši netiekam no to ārā. Un mēs redzam, ka pasaulē ir valstis un skolas, kuras to dara. Kuras jau drosmīgi pirmās ir uzņēmušās šādu iniciatīvu pierādīt. Pirms 15 gadiem jau faktiski viņi to darīja, līdz Latvijai vēl nav atnācis, bet tuvāko 2 gadu laikā es tev apsolu, es uztaisīšu tādu skolu, kur visi darbosies, gan puiši, gan meitenes vienkārši darbosies. Un tev viņi būs pilna, manuprāt. Noteikti. Tu negribētu, es būtu gribējis tādā skolā iet, un tu gribi savus bērnus. Šitās visas lietas es gribu atgriezties bērnībā un iet tajā skolā. Tā nav raķešu zinātnes. Tā nav. Mums ir tie izcilie skolotāji. Ja? Pie manis arī strādā tādi skolotāji, kas ir vienkārši, fenomenāli. Viņi ir, kuri dod praktiski darboties. Man vienā klasē skolēni uztaisīja gaisa attīrīšanas kasti ar aļģēm. Jo tādu starptautiskajā kosmosa stacijā izmanto. Viņi dabūja no CES kosmosa centra, tur viss projekts, kā tam ir jāizskatās, viņi uztaisīja to, kas tu iedomājies. Viens skolnieks 10. klases ir uztaisījis iekārtu, kur ir starptautiskajā kosmosa stacijā, un viņa darbojas, un viņš ieslēdz to ventilatoru un pieliek skābekļu un CO2 mērītāju vienā galā un otrā galā. Viņa attīra gaisu, ja? Tagad viņa klasē stāv un attīra gaisu. Un viņš, protams, tās kastes uztaisīšana, tas ir tas beigu posms. Tev jāprēķina, cik tad mums šajā telpā te ir kubi, ja? Cik daudz mums, kāda ir tā gaisa kvalitāte šobrīd? Kādu mēs gribam sasniegt? Tad kādu jaudu mums vajag, cik mums tādas kastes vajag. Tur tā fizika sāk darboties, bet tu nekad mūžā neaizmirsīsi tās formulas, ko tu izmantoji, ja tu to kastu uztaisīji. Viss tev ir iekodēts, tev tas iekšā.
Un tas nav nekas tāds. Es nezinu, kāpēc viss to nedara. Tam ir kaut kāds praktisks uzreiz rezultāts, tas, ko es stāstu. Un tad, kad es redzu to praktisko pielietojumu tām it kā teorētiskajām zināšanām, to nevar vairs izdzēst, vai ne? Es daudz ko jau sadzirdēju arī šajā tavā pirmajā stāstījumā. Viena lieta tas, ka tu stāsti, ka puišiem ir tik ļoti liela interese pirmkārt par praktiskām lietām, ka atšķirās tās tomēr puišu intereses un kā iesaistīt un ieinteresēt puišus. Un tas, ko es esmu arī dzirdējis, ka viens no iemesliem, kāpēc puišiem tie akadēmiskie rezultāti un arī tālāk izglītība, augstākā izglītība puišiem ir uz pusi mazāk sasniedzama, attiecīgi meitenes uz pusi vairāk ir ar augstāko izglītību, kā uz pusi biežāk puikas jau atkrīt, teiksim, pabeidzot pamata skolu, pat vidusskolu nepabeidzot. Un tā, teiksim, atkrišana augstākās izglītības ziņā ir diezgan liela. Un bieži vien šie izaicinājumi ir saistīti ar bioloģiskajām atšķirībām. Un kaut vai primāri ar to, ka puikām smadzeņu pieredzdējas šī attīstība ir daudz lēnāka. Viņa pilnībā attīstās meitenēm līdz 21 gadam, puikām līdz 25 gadiem. Un teiksim, skolas gados tad tas uzskats, ka būtu jāsāk 1-2 gadus vēlāk puikām, lai tīri vienkārši viņi spēti uztvert to informāciju līdzīgā veidā, kā meitenes to dara, teiksim, pašā sākumā. Un ka tiešām varbūt tie puišu ķermeņi, pārsvarā ir, viņiem tā fiziskā stimulācija ir vajadzīga vairāk, īpaši sākumā. Kā tu šo skaties? Jo tas secinājums bieži vien, ko tad mēs darīsim? Vai puišus vēlāk liksim tad skolā iekšā, un tad pirmajā klasē mums būs 9-gadīgi puikas ar 7-gadīgām meitenēm, vai arī taisam atsevišķas skolas? Es savu dēlu palaidu 1 gadu vēlāk pirmajā klasē šī iemesla dēļ. Mācīšanās ir kaut kas tāds, kā tev jāgūst kaut kāds kaifs. To es tagad savā vecumā sapratis, ka ikreiz, kad tev ir iespēja kaut ko jaunu iemācīties, tev liekas, cik forši, vai ne? Es šito tagad mācēšu, ja? Vai izdarīt, vai saprast, vai kaut ko tādu. Un ja viņam nav tā sajūta, tad saproti, ka vēl ir par agru. Es es nezinu, vai ir kaut viena pareizā atbilde, bet es varu nosaukt, kuras es priekš sevis esmu atradis tās pareizās atbildes, kāpēc tā statistika varbūt ir tāda, kā tu minēji, un ko tur var darīt. Viens ir tas, ko es teicu, ka mums ir jāmaina zinātnē balstīt pieņēmumu, jāpieņem un jāmaina kaut kā mēs skatāmies visu to izglītības procesu. Piemēram, atceries, bija tāds priekšmets Latvijas vēsturi un pasaules vēsturi. Un tas ir saistīts ar laika konceptu. Laika koncepts un izpratni par laiku puišiem veidojas krietni vēlāk, kā tajā, vai to sākam no 6. klases mācīt. 6. klasē nav laika koncepta. Un tad 500 gadi pirms mūsu ēras vai 1420. gads viņam ir 2 cipari, kas neizsaka neko. Tev ir sajūta, ka es šos 2 ciparus nosaucu, tā kā, nezinu, kā tu iztēlojies laika asi vai ko tu tagad vizualizēji, bet apmēram, tas bija krietni senāk, ja? Viņam nav tādas. Viņam uzzīmēt savu 10-gadīgu bērnu laika līniju jau ir ļoti problemātiski. Un mēs bišķi par agru šitās lietas sākām darīt. Un tas, ko tu minēji par to fizisko stimulāciju, arī tāda sacensība un sāncensība, kas ir puišiem raksturīga, tam būtu agrīnā posmā vairāk jābūt. Mēs visi zinām, par ko mēs bērndārzā runājam, ka maza bērna attīstība notiek caur kustību. Tad vienā brīdī tā kustība apstājas, vai ne? Tad kaut kur jāsēž. Bet vēl viena lieta, ko es gribu pielikt klāt, ka es jau minēju, ka nav interesanti, un puiši ļoti bieži kaut kādai izglītības formai neredz jēgu. Viņš neredz jēgu, un viņš aiziet darīt kaut ko, kas viņam ir interesantāks, aktuālāks. Pirmā sesija ir brīdis, kurā ir lielākie atbirumi. Mēs zinām, augstskolā, tad uzreiz janvārī ir milzīgākie atbirumi. Tu esi nosēdējis to pusgadu, un tur ir ievada kursi kaut kādi, kuri nav obligāti saistīti ar to profesiju tēmu, ko tu esi izvēlējies, un tev liekas, un pastāv liela varbūtība, ka tu jau esi paralēli sācis strādāt kaut kur. Vai ne?
Arī tas varētu būt daļai kaut kāds faktors, ka tu tam neredz jēgu. Mēs redzam, ka ļoti populāri ir dažādi īsie, ātrie online kursi. Ir jaunieši, kuri sāk kārtot autovadītāju apliecībām kategorijas. Vienkārši viņš saredz jēgu, bet tur uzreiz šito kategoriju pavērs tādas iespējas, šito kategoriju man pavērs vēl plašākas iespējas. Arī praktiskas lietas, mēs zinām, ir uzplaukuši daudz šie apmācību centri, kur, piemēram, tu vari iet un izmācīties noteiktā stundu skaitā metināšanu. Latvijā nav neviena metinātāja, kurš sēdētu bezdarbībā. Nav. Vienkārši nav. Tāpat ļoti daudzi puiši ļoti agri sāk ar programmēšanu aizrauties. Mans dēls 3. klasē sāka iet Roblox programmēšanas skolā. Pēc otrās nodarbības viņš uztaisīja savu spēli jau kaut kādu pietiekami primitīvu, ja, bet tu redzi, kad viņam uzreiz tā atvers tāda pasaule, ja, viņš tajā grib investēties iekšā. Un tad, ja es viņam varu piedāvāt pretī izanalizēt kaut kādu pasaku vai uzprogrammēt spēli Robloxā, tur tā izvēle diezgan vienkārši ir. Arī tas varētu būt, bet tu jau minēji ar to kustību un ar to attīstības tempu. Parasti jau tie puiši noķer tās meitenes, bet tad skaidrs, ka sākumā tās meitenes skrienas priekš. Man tad ir bijuši tādi interesanti gadījumi, kad klases lielākie delveri, kur tu tajās stundās svīsti un domā, kā lai es šitos džekus dabūnu uz borta, lai viņi man šito te grib pildīt, un tad viņi negrib pildīt. Un tad pēkšņi sākas kaut kāda pubertāte, un tu redzi, ka viņam ir ķīmijas smadzenēs kaut kāda sagājas iekšā. Ja? Un man bija tāds čalīts, kurš, tā kā viņš gāja 1. klasē, es pārmetu krustu pirms tām stundām. Ja? Un tā, kad viņš gāja kaut kādā 6. klasē, viņš bija absolūtais līderis matemātikā un visur citur. Viss tur klapēja. Ja? Un nebija tā, ka viņš paralēli, pamazām auga tajā līmenī. Bija tā, ka viņam neinteresē. Pēc vienas vasaras viņš atnāk ģēnijs. Ja? Tur kaut kas viņam tur ir uzliesmojis tajās smadzenēs. Atkal tur, vai daudz viņi norakstīja viennozīmīgi. Un šitas čals, tur vispār nekas nebūs. Un tiešām mainās un nostrādā. Un es nešķiroju bērnus, nelieku visus vienā groziņā. Tas man dzīvi padara grūtāku, protams. Vieglāk būtu visiem iedot darba lapu, sēdēt, visi pildēt, tev 2, tev 8, eju mājās, naktī mierīgi guļ, bet kaut kā tā nevaru. Jā. Man patīk salīdzināt ar mūziku. Mūzikā ir dažādi stili un dažādi tempi un dažādi ritmi. Un neviens nav teicis, ka tas džezmenis kādreiz nespēlēs roku. Ja? Daudz kas dzīvē mainās, bet mans pienesums ir viņam parādīt visus šos mūzikas stilus un palīdzēt viņam saprast, ka viņš var nokļūt ar mērķtiecīgu darbu tajā, viņš var nokļūt tur un palīdzēt attīstīt viņa prasmes un pilnveidot. Un vēl viena lieta, ko es esmu runājis arī ar augstskolu pasniedzējiem, arī ar dekāniem, kad tu viņiem prasi, piemēram, RTU, mēs prasījām, ko jūs gribat, lai mēs izdaram, kā jūs gribat, lai mēs sagatavojam tos jauniešu priekš jums. Tu domā, ka viņš teiks, otrais termodinamikas likums jāzina ir un tā tālāk. Un viņa atbild šokējoši. Viņš saka, jūs varat nesačakarēt interesi par šo tēmu. Jūs varat pastāstīt tā, ka šis ir svarīgi, interesanti, aktuāli. Tā ir visa nākotne. Jau tagadne tā ir. Jūs viņiem iznīcināt jebkādu patiku par šo priekšmetu, viņš neatnāk pie manis. Čak, ja viņš atnāks, es izdarīšu visu pārējo, es iemācīšu visu viņam, kas jāiemāc. Bet lai viņš neatnāk jau tam... Jo dzīves noguris 19 gados. Viss, jā. Tad 19 gados vajadzētu būt, es varu studēt RTU, ja es esmu ticis iekšā, ja, RTU, un diemžēl bieži vien tā nav. Mēs esam kaut ko sabojājuši. Un zini, daudz kur sabojāja. Piemēram, tu skaties uz maziem bērniem, mazi bērni, visi dejo, visi dzied, viņi nekautrējās. Visi kustās un visi tur spēlē spēles. Un tad pēkšņi vienā brīdī skolā ir tās dankši, visiem ir kompleksi. Visiem. Atskaitot tiem 2, kas ir dejošanā un tiem 2, kas dzied korī. Ja? Un pārējie tur tādi stīvi kaut kādi.
Mēs taču pa vidu kaut kur to sačakarējām, vai ne? Tu to nevar pieļaut. Mazs bērns grib visās atvilknīties, kas tev mājās ir. Viņš bielīst iekšā. Viņš grib pētīt visu. Sākumā pat pagaršot viņš grib, ja? Visu izmēģināt. Un ir sevišķi tās lietas, kuras viņš jūt, ka viņām ir pievienotā vērtība, svarīgums kaut kāds. Man mājās ir vairākas ģitāras. Tad man ir tādas vienkāršākas. Un tad man ir tāda Tā, kas ir futlārīte un augšā kaut kur pacelt. Viņa nav futlā, viņa karājas tur pie sienas. Un tad man kaut kad mazie bērni saka, mēs gribam paspēlēt ģitāru. Un viena man stāv zemes līmenī. Es saku, ņemiet un spēt viņa. Mēs gribam to. Viņš jūt, ka tur kaut kas ir, ja? Un tad kurā brīdī šitas pazūd? Kurā brīdī mēs sakam, mūsdienu jauniešiem nekas neinteresē. Nav tā, ka nekas neinteresē. Kaut kāds erors beigais ir noticis, vai ne? Jo taču dabiski cilvēks ir atklājējis. Cilvēks grib uzzināt, grib saprast, grib izmēģināt, un to nedrīkst pazaudēt. Un, ja mēs to nepazaudēsim, vispār viss būs super. Mēs jau sen būtu kosmosa izpētes stadijā, jau, ja mēs šito nepazaudētu. Tā kā daudz iemeslu, kāpēc tā var notikt, bet es viennozīmīgi piekrītu par tām dažādām attīstības stadijām. Mēs to redzam. Protams, tur 2., 3., 4. klasē tās meitenes absolūti dominē. Un tad tie puiši vēl ir zināmā mērā bērni. Un viņiem tur ir savas salīdzinoši bērnišķīgās lietas. Bet atkal tās bērnišķīgās lietas arī var pārvērst, teiksim, sacensībā, jā, turnīrā var pārvērst. Nevis, viņi tur spēlē kaut ko tur savā stūrī. Mēs uztaisam no tā kaut kādu pasākumu, nedomājies, kāda viņiem būs sajūta. Mūsu skolotājs mums uztaisīja tur kaut kādu turnīru, jā, un viņš arī piedalījās. Vai ne? Es nezinu, varbūt ir vēl citi iemesli, bet tā statistika diezgan nepatīkama, teiksim tā, ja? Ka vīrieši daudz kur vairāk izkrīt. Mēs redzam, ka sievietes biežāk pārkvalificējas, tad izdomā 40 gados būšu grāmatvedi, ok. Un tad vīrieši kaut kādus vairāk noteiktus darbus dara vienus tos pašus, ja? Vismaz tajā vienā nišā kaut kādā. Es domāju, tas viss sāks izglītībā. Viennozīmīgi. Vai tu redzi arī kādus, teiksim, tā kā negatīvās sekas? Un kā jau es minēju, tev ir diezgan unikāla tā iespēja gan no domas krēsla uz to visu skatīties, gan arī kā direktoram. Vai tu redzi kādas jau tiešām tādas negatīvās sekas tam, ka puiši jūt, ka viņi šajā izglītības sistēmā viņi nav piemērota viņiem, ka viņi kaut kur atkrīt, ka viņiem nesanāk, ka viņa neinteresē, ka viņa nesanāk dabiski viņā iekļauties un ka šis galīgi nav man. Un vai tu esi novērojis tiešām kaut kādas, varbūt negatīvās sekas? Tādas puišas, kas redz, ka šitā sistēma nav viņiem, to es esmu viennozīmīgi pamanījis, un viņi krīt ārā. Viņi labprāt arī pamatskolā kristu ārā, ja viņš jūt, ka šitas nav priekš viņa, un pietiekami daudz tie gadījumi bijuši. Man bija tāds puisis, kuram mācībās gāja ļoti, ļoti, ļoti grūti. Un es domāju, ko lai es ar viņu daru. Un tad viņš man parāda savā telefonā, ka viņš ir izjaucis savu tēva mašīnas dzinēju, reizinātājos sadalījis. Ja? Kaut ko tur uzlabojis un salicis atpakaļ. Un saprotu, ar tevi vecīt, viss ir kārtībā. Viss ir super. Vienkārši. Ja tu māki izjaukt 15 gados dzinēju un salikt atpakaļ, viņš strādā, ja? Tur, visi forši, ja? Un viņš tur pa naudu motorollerus remontēja saviem draugiem, ja? Un tā, kā viņam gāja matemātikā, švaki, ja? Un tad ir tā eksaminācijas sistēma, kura uzliek zīmogu tev, un tu esi slikti nokārtojis eksāmenu uz mūžu. Jo es arī tagad tev varu pajautāt, cik tu matemātikā dabūji? Un tas ietekmē mans iespējas kaut kur vēl tālāk izglītoties. Jā, un cauri tagad, ja? Un tagad tu pateiksi, ka tu esi matemātikā dabūjis tur nezinu, cik tur tos procentus, un mēs domāsim, viņš baigi gudrais, vai ne? Un tu nevar baigi arī uzlabot, ja, to. Es būtu par to, ka eksāmeni jāceļ vispār.
ka mēs negatavojam bērnus eksāmenam, mēs gatavojam viņu reāli problēmu risināšanai, kas viņam dzīvē būs. Jo tas, ko mēs mācāmies eksāmenam, bieži vien reālajā dzīvē, nevienmēr, bet nav pielietojums. Un tad, kad viņš jūtās norakstīts, viņš arī sāk tā uzvesties. Tad, kad viņš jūtās, ka viņš neiederīgs, viņš sāk arī tā uzvesties. Un ja viņš to savu vietu tajā, kur viņam jāpavada 8 stundas dienā, neatrod, tad izsaka līdzjūtību visiem, kam viņam tur blakus jāatrodās. Tāds staigājošs mironis, tu tur esi, tev īpaši neinteresē, nosērēt tu nevari, skolotāji visu laiku tev aizrāda kaut ko, ja. Par ko tu domā? Domā, ka varētu tos motorolers remontēt ātrāk beigtos un tā. Es nezinu, vai tās negatīvas sekas, bet es zinu, ka tās sekas man ir daudz labu skolēnu, kuri ir pārgājuši uz tālmācības metodēm un visādām citām, un viņi neredz nekādu vajadzību. Ir daži, kas nav pabeiguši vēl pa to vidusskolu. Viņi neredz vajadzību. Viņi ir iemācījušies tik daudz visādas jēdzīgas lietas darīt, un vienkārši negrib atrasties tur. Es domāju, ka vidēja izglītība noteikti visiem ir jāiegūst. Varbūt ne tāda, kā viņi ir tagad. Es būtu par to, ka vidēja izglītība ir obligāta, bet ne tādā formātā, kā tā ir tagad. Es saprotu, profesionālo izglītību, profēnu, tā saucamo, kurām prestižs diezgan strauji kāp, tas ir labi. Tur ir milzīgas Eiropas investīcijas un sapirkts iekārtas pa miljoniem. Tas viss ir ļoti, ļoti labi. Tur, protams, paralēli jāmācās vēl tie priekšmeti, kas ir arī vienkārši skolā. Tam mums ir ģimnāzijas virziens, mēs gan labi saprotam, ko darīs tad ģimnāzijas, un tam mums ir tāds veidojums kā vidusskola. Mēs saprotam, ir ģimnāzija iet vienu ceļu, ir profēni iet otru ceļu, un ko dara vidusskola? Viņi iedod vidējo izglītību. Es domāju, visiem jāspecializējas. Un tad tur sadalīsies, kurš aizies. Bet viņi krīt ārā, un iedomājies, tu staigā pa dzīvi ar apziņu, ka ir kaut kāda joma diezgan svarīga sabiedrībā, tavā ģimenē un pavadītā laika ziņā arī tavā dzīvē, un kurā tu neiedaries. Bet tev tur jābūt ir visu laiku, tev tur viņā jāatrodās. Nenovēl nevienam to. Un ir, protams, tās sekas ir uzvedība. Daudziem jauniešiem katastrofāla uzvedība, atkarības, skolas neapmeklēšana, izkrišana no izglītības sistēmas. Vienkārši viņi pamet to skolu. Nenāk, paliek 18 gadi, viss nav bijis. Atkarības ir milzīga problēma. Ja par atkarībām runā, tās droši vien ir smēķēšanas. Agrāk varbūt bija arī alkohols, bet cik es esmu dzirdējis, tad alkoholu tagad mazāk jaunieši lieto, tad tas ir mums nomainījis kaut kādas tabletes. Viena liela, milzīga atkarība ir arī viedierīces. Vai tu esi tur novērojis kaut kādas īpatnības? Tajā skolā, manā skolā, protams, viedierīces ir kontrabandas prece. Tās nedrīkst izmantot dienas laikā. Starp citu, mums arī saldumi ir kontrabandas prece. Tāpēc, ka daudziem tas iet pa traku, ja tu nevari ierasties skolā ar kolu un sniku. Bet nē, bērniem vajag. Jā, bet vajag saldumus, okay. Jo tā ir bērnības sastāvdaļa obligāta. Bet ir kaut kāds pareizais laiks un vieta tam. Paldies. Bet tu pirms pusdienām apēd snikeri, izdzer kolu, nebūs pusdienas, tur viennozīmīgi nebūs. Bet tās viedierīces. Par viedierīcēm man šķiet, ka mums ir jāpieņem, ka tās nav tāds pats atkarības veids kā pārējie, tāpēc, ka tas ir sociāli akceptējama lieta. Mēs saprotam, alkohols, smēķēšana, narkotikas, mēs visi tā kā tā, tas ir baigi slikti, bet viedierīces visiem ir. Un ka tā ir viens no cilvēks ģeniālākajiem izgudrojumiem. Būtu grūti izdomāt kaut ko vēl tik fenomenāli, kā tā ierīce. Visa pasaule viņā atrodas iekšā. Un redzot, ko jaunieši tajā dara, nav tā, ka viņi tikai sēž tik tā kā nav tā. Bet ar viedierīcēm var ļoti viegli cīnīties. Līdzīgi kā visām atkarībām ir viena metode, kas strādā, atskaitot varbūt heroīnu, man tāds pieredzes nav, nezinu, ja? Bet ar ierīcēm, tātad, ko mēs sakam bērnam? Mēs sakam, noliec telefonu, ej padari kaut ko. Tas ir pateikt tā kā nedzer.
ej kaut ko padari, nelieto alkoholu. Tāpat kā nedusmojies. Jā, nedusmojies. Jā. Pamēģini savai, kas saka, sievai, kādreiz pateikt, nomierinies. Jā, nedusmojies. un tas vienkārši tā nedarbojas. Jo tas, ko viņš sadzird, ir noliec vislieliskāko lietu galaktikā un ej kaut ko padari. Pirmkārt, bērniem mēs nekad nedodam komandu ej kaut ko padari. Tad ir kaut kas konkrēts jāsaka, bet arī piedāvājums iet palasīt grāmatu, jo tev tur viss notiekās. Un ir viena lieta, kas strādā 100% gadījumu. Piedāvāt viņam kaut ko labāku. Bet ir viena atslēga. Piedāvāt kaut ko labāku ar tevi. Kāds bērns var atteikties no bumbas uzspēlēšanas ar tevi YouTube dēļ? Neviens. Nekad tā nenotiks. Var izmēģināt jebkurā dzīves situācijā, viņš var darīt jebko. Un tu viņam piedāvā kaut ko labāku ar tevi kopā padarīt. Automātiski uzvara uzreiz par to ierīci. Bet pateikt, ejiet kaut ko padariet. Ko tu mums piedāvā padarīt? Un es esmu izmēģinājis, un tas strādā vienmēr. Man bērni nekad neizvēlēsies ierīci. Es saku, cīnīties kaut ko. Ar puikām citam, manuprāt, ir vieglāk. Es tur zinu visādi koka zobenu un visu kaut kas, jā. Un es ienāku telpā ar zobenu un vairogu un saku, sākas cīņas, jā. Tur uzreiz ir kariņš, jā, un viss telefoni nav aktuāli vairs. Tad atkal, ko mēs varam piedāvāt šī ģeniālā izgudrojuma priekšā? Un tikai un vienīgi savu līdzdalību. Tas, ko es arī sadzirdu tevis teiktajā, ka uz doto brīdi tā sistēma, protams, mums ir, kā jau sākumā šāda veida izglītības sistēma bija domāta rūpnīcas darbinieku ražošanai, zināmā mērā, un tad mēs štancējam šādus vienādas līdzīgas rūpnīcas darbiniekus. Tas tavs skatījums ir, ka mums vajadzētu bišķītiņu tomēr individuālāk skatīties uz cilvēku. Jā, un tur puikām meitenēm ir kaut kādas īpatnības specifikas, bet jebkurā gadījumā tiešām vajadzētu uz individu skatīties, un kas ir viņa individuālās intereses, kur viņš ir, teiksim, labāks un kur viņš izceļās, kur ir viņa talanti, kur mēs viņu īstenībā patiešām varētu izmantot. Un tas būtu diezgan liels grēks zaudēt šos viņa talantus, jo kāds ir pateicis, ka viņam īstenībā vajadzētu nevis motors montēt, bet viņam vajadzētu kļūt par IT speciālistu vai juristu, jo tas ir vienīgais darbs, kas tagad ir pieprasījumā, un mehāniķi īstenībā ir sociāli varbūt zemāk pieņemams darbs vai kā citādāk. Tas, protams, tas nāk ar lieliem izaicinājumiem. Šī individuālā pieeja tiem skolotājiem, kuri jau tā jūtās pārslogoti ar šo viņu darbu. Tā kā, tas ir, manuprāt, liels izaicinājums. Viena lieta ir par kaut kādām akadēmiskajām lietām, taču šī projekta ietvarā arī visas tās sajūtas puikām, ka viņi varētu justies atstumti nevietā, un kur tu teici, ka viņi krīt laukā galīgi no sistēmas, un arī tas, ka viņiem nav kur savu fizisko varēšanu izlikt laukā, bieži vien tas arī izpaužās agresijā un vardarbībā zināmā mērā. Vai tu esi novērojis, tā teikt, vardarbības prevencijas kaut kādu izglītošanu tieši skolās, un kā to mēs ieliekam iekšā un parādam puišiem, kas ir pieņemams un kas galīgi nav? Skolās ļoti ilgi mēģina ar šo jautājumu strādāt. Un tā tikko to pasniedzi, ka faktiski tavā jautājumā jau bija iekļaut arī zināmā veidā atbilde. Skaidrs, ka runāt par to vajag. Skaidrs, ka ir jāmācās kontrolēt savas emocijas un tā tālāk. Bet ja tas cēlonis ir tas, ka man ir milzuma daudz enerģijas un es gribu kaut kur viņu izlikt ārā, un man nav kur izlikt ārā viņu, ja? Jo piemēram, mēs jau teikt, beidz, ir taču visādi pulciņi, viss pārējais. Zini, kas ir tā problēma ar tiem pulciņiem? Liela daļa ir sporta skolas profesionālā izglītība. Tev uzreiz ir 4 reizes nedēļā, jānokārto tur pārbaudījums gada beigās, lai tad iet uz nākamo grupu, jābrauc uz spēlēm un tā tālāk.
Nav teikts, es negribu ar tevi tagad izveidot basketbola komandu kopā un trenēties, piedalīties Latvijas čempionātā. Es gribu ar tevi bumbu aiziet vakarā uzspēlēt. Nu, mēs varam, vai man uzreiz obligāti jāstājas iekšā, jāslēdz līgums tagad ir uz 10 gadiem, ja, ka es šajā klubā spēlēšu. Es domāju, mums trūkst arī šāda fiziskā darbošanās. Es gribu aiziet pārgājienā ar puikām, ja? Vienkārši paņemt un aiziet. Ja? Ka tādas fiziskās visādas darbības aktivitātes visu laiku notiek. Ja mēs runājam par šo, ka kaut kur vajag to savu enerģiju un spēku likt, tad skaidrs, ka jābūt ir tam piedāvājumam, kur viņu likt. Tas, ko mēs šobrīd varam viņam piedāvāt pretī, ir sarunas. Tas ir ļoti svarīgi komponenti. Un tie cilvēki, kas to dara ļoti vērtīgu darbu. Bet tā ir puse tieši. Es ar viņu šeit skolā esmu kaut ko sarunājies, bet es nezinu, kas notiek mājās. Es nezinu, kāds ir viņa miega ritms un ēšanas ritms, kurš, ja ir traucēts, mēs zinām, tas fizioloģiski tad ir visu lietu pamats. Viņš aizmiega ar telefonu uz sejas un mostās katru rītu citā laikā. Viņam ir 5 minūtes, lai paspētu saģērbties un aizskriet, nezinu, līdz trolejbusam, līdz mašīnai, viņš ieskrien skolā. Ja viņš nav paēdis, viņš neēd brokastis, iedomājies augošs ķermenis, nav paēdis, atskrien uz skolu. Tagad sēdi matemātikā un klausies. Tu aizgāji gulēt 2, pamodies 7, nepaēdi, aizskrēji skolu pusdienas 12. Ja? Un tā katru dienu. Mēs nevaram sagaidīt kaut kādus baigi labos rezultātus. Un skaidrs, ka tur viņi sēž un viņš dīdās, un viņš tur kādam iebaksta. Kaut kas jādara. Es esmu nesis skolā leduskapis, tur tādā gaitenī. Ja? Nesis leduskapī līdz iekšā pārtiku. Un tiem, kas atnāk no rīta uz skolu jaunieši, saka, kurš nepaēd brokastis? Jūs taisīt sev ēst kaut ko. Un kā jūs man tagad sēdīsiet? Jūs gribat ēst, es redzu, ka jūs gribat ēst. Pusdienas ir pēc 4 mācību stundām. Un nevajag, lai tu baksti tur to blakus. Ja, tur to. Un tā fiziskās aktivitātes, tad mēs rīkojam tas dinamiskās pauzes, kur viņi iet ārā un var tur skriet un daudzīties. Kaimiņi raksta policijām, visādas tur sūdzības, ka tur mežoņi kaut kādi ir. Mēs viņus neņemam vērā tās sūdzības. Tas ir, ka tur rokas grāmatā uzšķir uz B burta, ja, tā kā vārnīcā vārdu bērns, ja, tad tur definīcijā visticamāk vajadzētu būt rakstītam, ka viņš būs skaļš, kustīgs, ja, un tā tālāk, ka tā bērni dara. Un tas novērums, mēs ejam ar klasi uz parku. Un pa ielu ir jāiet tāda, kā ir mani noteikumi, jāiet drošie noteikumi, mēs ejam, visi tur strīpiņā normāli, jo tomēr satiksmē un viss pārējais, es uzņemos atbildību par 20 cilvēkiem, viens pats, jā, skaidrs, viņiem man jāklaus. Bet ko līdz mēs šķērsojam parka teritoriju, tad 30 minūtes jums ir brīvais režīms. Tad tu redzi, 4. klase, piemērs, meitenes šķērso teritoriju un saka, es atceros, tur bija viena tāda forša vieta, mēs tur varētu uz to vietu aiziet, kaut ko tur padarīt. Puiši šķērso parka teritoriju un nekavējoties sāc, ka uzbrukumā! Un es skrien ņem kokus un sākās cīņa. Un lai viņi cīnās, lai viņi izcīnās, un tas ir tā draudzīgi izcīnīšanas. Ik pa brīdim kāds dabū pa pirkstu ar koku, jā, sāp, bet pāriet un dzīvojam tālāk. Ja, tur melns nāks, melns nāks, labi. Un tad viņi atnākam atpakaļ uz skolu, mācamies, viss normāli. Bija viena skola laukos, un tur bija viņi uzlējuši slidotavu pie skolas. Un tur bija tāds viens puika, viņš jau, 4. klasē bija sācis pīpēt baigi daudz, ja? Tad viņš sēž skolā, nevar, viņš baksta visus. Tur, es jums saku, klases rekomendāju, tieši tas lidot zem loga ārā, paņem slidas un tagad 10 apļus tur. Saku, tu varēsi nesēdēt manā stundā, tu varēsi slidot. 10 apļus noslidosi, nāc apakaļ pie manis. Un viņš tagad slidot, tos 10 noslidos, viņam ļauj pa logu. Klausies, redz, ka tu vari vēl 10 apļus, vari vēl 10, jā. Viņš, jā, labi, skolotāji varu. Pēc kāda brīža viņš uznāk pie manis, saka, skolotāji, es vairs nevaru te pasēdēt stundā tomēr, tā kā kaut ko pamācīt. Es nevaru. Es saku, sēdi, viss kārtībā, jā, mācāmies. Labi, atļaušu šodien. Jā, atļaušu tev pasēdēt manā stundā. Un viņš vairs nebaksta tos pārējos, jā. Mēs tik maz tām fiziskām aktivitātēm pievēršam uzmanību. Jā. Mums ir sports stundās palicis tāds pārpalikums no vecajiem laikiem, un mēs īsti nezinām, ko ar viņu darīt. Mums viņš ir, jo nevienam nepietiek drosmes viņu izņemt ārā. Pa sportistu nekļūsi,
Jo tie, kas grib būt sportisti, viņi iet sporta skolā. Priekš veselības, ja vienreiz nedēļā dubultā stunda un vienreiz nedēļā 40 minūšu stunda, tur nekāds gandrīz efekts nav. 40 minūtēs tu esi iesildījies knapi, ja? Un tev vēl ir viss bars vienā kaut kādā zālē, atzīst, tur īsti pat uzspēlēt neko nevar. Ja mēs gribam normālu sportu, katru dienu, normāli 1,5–2 stundas sportojam. Katru dienu. Nu, tad no tā sporta tāda jēgas. Mūzikas stundas ir kaut kas ļoti līdzīgs. Mums ir mūzikas stundas. Mūzikas teorija baigi labi neiemācīsies, par mūziķi nekļūst. Izņemt ārā arī tā kā nevar. Es jau pat šito pasakot, jau tagad droši vien es nepatikšanās nokļuvis. Un vienkārši atstājam vēl 10 gadus. Pēc 10 gadiem atgriežamies pie šīs tēmas, ko tā mūzikas stundām ir. Pagad, ja mēs gribam muzicēt, tad muzicējam. Kāpēc matemātika mums ir katru dienu? Matemātika tā var tikai iemācīties, tas ir svarīgi. Kāpēc sports nav katru dienu? Tas nav svarīgi, jo tas ir ļoti svarīgi. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tikpat svarīgi. Ir pētījumi, ka jautājums bija, kāpēc visiem jāmācās matemātika. Attīst loģisko domāšanu. Ir pētījumi Amerikā, kur saka, ka mūzikas instrumenta spēlēšana attīst loģisko domāšanu tikpat ļoti kā matemātika. Kāpēc mums nav mūzika katru dienu? Jo mūzika ir tīra matemātika. Protams, ka tā ir matemātika, vai ne? Protams. Ivo, saruna ar tevi vieš cerību. Liels paldies par šādu skatījumu un par to, ka tu iedod un parādi tos veidus, kā īstenībā izglītības sistēma varētu būt arī pieejamāka un individuāli pielāgota tiem mazajiem bioloģiskajiem radījumiem, kuri aug nevis tikai vienkārši prātiem, kuriem ir jāsēž skolas solā un jāuztver informāciju. Un liels paldies. Es pūšu vēju tavās burās. Cerams, ka tev izdosies. Paldies tev par sarunu. Es tev finālā vienu tēzi gribu atstāt tādu, ka mēs negatavojamies neviens kaut kādai nākotnes dzīvei. Viņa ir tieši tagad. Ja tev ir 1 gads, 5 gadi, 10 gadi, tas bērns, kas iet 3. klasē, puisis vai meitene, tagad ir viņa dzīve. Tieši tagad. Nav nekāda, kas tu būsi nākotnē, kas tu esi tagad. Un domājam tā, es skatos uz tevi, uz to jaunieti tagad. Ko es varu labākais, ko es varu dot tev šodien, tieši tagad. Un tu saki, ka tu pūt vēju manās burās. No šādām vēja pūšanām un šādām sarunām rodas pārmaiņas izglītībā. Viņas nāk lēnām, smagi, bet viņas nāk. Tāpēc es ceru, ka tu kādreiz arī atnāksi ar jauniešiem parunāt, pastrādāt, ne tikai parunāt, kaut ko padarīt ar viņiem. Un tā viena tikšanās var būt nenovērtējama. Tev var likties, ka tu parunājies ar jauniešiem, un man ir bijuši gadījumi, kad paiet 10 gadi, un tu satiec kaut kādu jaunieti, un viņš saka, atceries toreiz, tu biji pie mums atnācis, un man pateici to un to un to, un tāpēc es izdarīju dzīvē to un to. Liekas, come on! Ir tomēr jēga tam, ko tu dari. Jā. Ivo, liels paldies! Paldies tev!